līdz 17. martam notiks trauksmes sirēnu darbības uzlabojumi, kuru laikā uz pāris sekundēm var tikt iedarbinātas sirēnas. Brīdina valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Tas aicina iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret sirēnu iedarbošanos un jau iepriekš atvainojas par sagādātajām nērtībām. Tik tā ziņas 1 dienā studijā Agnese Vassermane. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra +2 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 752 mm, gaisa mitrums 78%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudz viet nelieli īslaicīgi nokrišņi, lietus, slapjš sniegs, dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien +1, +4 grādi. Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums, nelieli īslaicīgi nokrišņi, lietus, slapjš sniegs, dienvidrietumu vējš 3,6 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien galvaspilsētā +2, +4 grādi, laika tips otrais labvēlīgs. Skan Latvijas Radio 2. Ieklausieties, Corvallis N. Atpazīstat? Corvallis N ir paudzēs pārbaudīts drošs līdzeklis pret stresu un nemieru. Corvallis N pirmā izvēle, ja vēlaties atbrīvoties no nervozitātes un pasargāt sevi no satraukuma, kā arī palīdzēs jums ātri aizmigt. Par jūsu veselību un laimi jau vairāk kā 50 gadus rūpējas Rīgas farmaceitiskā fabrika. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika. Zvaigznes grāmatnīcās turpinās lielā noliktavu tīrīšana, atlaides līdz pat 70%. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.